Ministru prezidents Valdis Dombrovskis skaidro, kāpēc laikā, kad tiek taupīta nauda, ministru kabineta sēžu zālē tiks veikts remonts, tam tērējot vairākus tūkstošus latu. Attiecībā uz šo ministru kabineta zāles remontu mēs jau pagājušā gada nogalē arī faktiski pajautājām ministriem, vajag vai nevajag remontēt. Katrs, kas ir bijis ministru kabineta zālē, kur notiek valdības sēdes, zina, kāda ir situācija. Tiešām no griestiem krīt nost aplupums, viss ir nolupis un, protams, tas stāvoklis ir visai nožēlams. Līgumi par remontdarbiem pagaidām vēl nav noslēgti. Kosmētiskiem remontam pieteikušies 4 pretendenti, piedāvājot remontdarbus veikt summās no 11 000 līdz aptuveni 60 000 latu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Savukārt zāles, logu un palodžu nomaiņai ar primāro apdari saņemts viens pieteikums ar piedāvāto līgumu cenu aptuveni 16 000 latu apmērā. No energoefektivitātes viedokļa tur situācija nav tā labākā, tā kā šajā gadījumā tiks veikts kosmētiskais remonts un nomainīt logu, lai arī varētu taupīt siltumu. Plānots, ka remonts varētu tikt pabeigts māja sākumā, un šajā laikā valdības sēdes noritēs ministru prezidenta zālē, kura pēc savas ietilpības ir krietni mazāka.